Slamdunk konkursu uzvarētājs Liepāja palīdzēja Bričs Krekls. Tieši tā. Artūrs man Varbūt parāda no otras puses skaistās. šādi. Jā. Pirms konkursa Artūrs man teica, ka man jāaizstāv viņa gods ir, tāpēc es paņēmu viņu maiku ar viņu uzvārdu un sanāca. Viss sanāca uzvarēt. Viss kārtībā. Cik daudz sanāca gatavoties konkursam? Nesanāca vispār gatavoties, pieteicos pēdējā brīdī. Nezinu, man bija rokas lūzums, tāpēc arī izlaidu vairāk kā mēnesi jau. Bet, tomēr izdomāju, ka vajadzētu piedalīties Slamdunk konkursā. Iznāca, viss kārtībā. Bija vairākas kārtas, kur bija grūtākai? Es domāju, ka tas fināls, jo bija kājas mazliet jau sagrušas. Nebija pieredze pie šādas slodzes. Kājas mazliet jau bija nogrušas, nevarēja vairs tik augstu uzlikt. Pēdējais danks arī par to liecināja, diezgan nepatīkams sanāca, bet, kopsumā sanāca uzvarēt, tikai viss kārtībā. Es priecīgs esmu katrā ziņā. Kā šogad komandā iet? Lielajā komandā? Mazais, domāju. Mazajā? Jaunslīgas. Jaunslīgas komandā. Pagaidām diezgan veiksmīga sezona. Ir pāris zaudējumi, kurus nevajadzēja, taču atrodamies 3. 4. vietā dalīti. Tā kā nav slikti. Es domāju, ka finālos jau būsim pilnā spēkā, pilnā sparā cīnīties par uzvaru. Playoffos, kā domā, tiksiet četrniekās pirms? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka obligāti tas jāizdara. Un lielajā komandā kā iet? Pagaidām pie stabilas spēles laika neesmu ticis. Tikai tagad pagaidām pasēžu uz soliņa atbalsta komandu. Tomēr arī tā ir pieredze, arī tam visam jāiziet cauri. Tikai nekādas pretenzijas par to neizsaka. Šajā vakarā ir jāspēlē? Šovakar nav jāspēlē. Šovakar visi var pavērot no malas, jo es vēl nevaru spēlēt. Man ārsts vēl neatļauj. Artūrs iedeva krēklu. Ko viņš vēl teica? Viņš teica, lai es viņu nepieviļu. Viņš teica, tas ir tikai gods. Ja es zaudētu, tad viņš, es domāju, man iedot sūtu kārtīgi. Jā. Paldies!